Slavu Dievam. Mēs, kas šodien varējām, paspējām, plānojām būt Dieva namā, mēs esam. Man ir viens jautājums, pirms sāk kā tālāk kaut ko teikt. Vai Dievam ir plāns uz mums? Amen. Dievam ir labs plāns uz mums. Dievam ir labs plāns uz mums. Un lai ir slavēts viņa vārds. Un šis plāns nav atkarīgs no tā, ko tev dara blakus kāds. Nav atkarīgs. Dievs tevi ir izredzējis un iemīlējis pirms pasaules sākuma. Vēl nebija debesis, vēl nebija zeme. Vēl vecāki tevi nebija iecerējuši, teikšu, tuvāk un satveramāk. Ja? Vēl vecāki tevi nebija iecerējuši. Dievs tevi bija izredzējis. Un viņam ir plāns uz tevīm. Glābšanas, žēlastības un mīlestības plāns. Un mēs šodien esam, es nezinu, kāda ir mūsu pateicība. No kā viņa izriet un kādā veidā viņa atnāk. Pateicībai vajadzētu būt no tam, ko mēs redzam, ko Dievs priekš maniem ir izdarījis. Ko viņš ir priekš maniem izdarījis? Ko viņš ir izdarījis? Devis cerību, ir tā? Pacēlis no dubļiem, atjaunojis garu, atjaunojis manu garu, jo Dievs gars ir ienācis manā sirdī, manā dzīvē. Viņš ir atjaunojis manu prātu, manas domas, manas attiecības ar pasauli, ar cilvēkiem, ar lietām. Viņš ir devis jaunu skatījumu uz lietām. Un mēs šodien dažkārt ar izbrīnu skatāmies apkārt uz cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Dažkārt kaimiņi, darba biedri, dažkārt tie ir mūsu tuvie brāļi un māsas. Un skatāmies ar izbrīnu, kāpēc viņi tā dara. Bet viena atbilde mums ir tikai par sevi. Kā es daru, kā es domāju, kā es redzu. Un vai mana sirds, tad, kad Dievs izmainīja, tad, kad Dievs pieskārās manai sirdī, vai viņa palika Jēzu Kristu? Jeb šī pasaule atkal viņa apmet ar dubļiem, apmet ar dusmām, apsūdzību, neapmierinātību gal galā. Un mēs aizmirstam, ko Dievs ir izdarījis. Mums nestāv Kristus acu priekšā, un mūsu pateicība gal galā ir, jā, paldies Dievs, ka tu man glābi, bet nemaz tik labi jau nav. Galu galā, slavu Dievam. Tas, ko viņš ir darījis, ir mūžīgi mūžām. Jā un āmen. Jā un āmen. Un viņš nav cilvēks, kas mainās. Paskatieties uz sevīm. Paskatieties uz sevīm. Vai tu esi mainījies savā dzīvē? Vai esi bijis augšā un lejā? Vai esi bijis par Dievu augstās domās? Un neteikšu, mēs par Dievu nekad zemu nedomājam. Bet esam aizmirsuši par viņu domāt. Teikšu precīzāk. Ir bijis kaut kas svarīgāks. Mēs mainamies. Ar visu to Dievs nekad nemainās. Un viņa domas par tevīm nemainās. Un viņa nopelns manā un tavā dzīvē nekad nemainās. Un man jāsaka vēl vairāk. Neviens to nevar izmainīt. Neviens to nevar izmainīt. Un mēs šodien esam, lai pielūgtu, lai teiktu, lai ieskatītos uz savām lietām, uz savu dzīvi, ko Kristus par to saka. Viņš nāca no debesīm, jūs atceraties? Kristus nāca no debesīm, lai man kaut ko pateiktu. Mēs tā varam skatīties šodien uz lietām. Kristus nāca no debesīm, lai man kaut ko pateiktu. Jā, tas bija caur mācītāju, tas bija caur kādu brāli, bet viņš nāca no debesīm, lai man kaut ko pateiktu. Un vienu dienu viņš teica, tava dzīve ir draņķīga. Tava sirds ir draņķīga, viņa nekur nedara.
Vienu dienu viņš uz maniem tā runāja. Un es sacīju, kungs, ko lai es daru? Kungs, ko lai es daru? Un viņš parādīja man ceļu. Un šodien jautājums stāv tā, vai viņš ir mans ceļš? Vai viņš ir tā gaisma, kas man spīd? Vai tas ir Kristus? Vai kādas lietas, kas spīd spožāk? Vai kāda slava, ko mēs priekšā ieraugam un pēc kā dzenamies? Varbūt dārgs auto, lepna dzīve. Lai kas tas nebūtu, un cik laba lieta tā nebūtu, varbūt tu uz altāra esi nolicis bērnu savu un saki katru rītu, bērniņi, halleluja, slava Dievam, ka man tā ir. Ja jebkas tev dzīvē ir augstāks par Kristu, pārskati, vai tu pareizi esi saklausījis Dieva vēsti. Pārskati. Ja tev sieva ir augstāka par Kristu, pārskati. Ja sievai vīrs ir augstāks par Kristu, pārliec attiecības. Jo viņš nācis ir to pateikt. Viņš nācis ir to pateikt. Un tad, kad mēs nākam kopā, un tad, kad mēs esam dzirdējuši Dieva šo valodu, šo Dieva slavu, ziniet, kas notiek? Mūsu sirds paceļās pateicībā. Mūsu sirds paceļās pateicībā, jo mums ir par ko pateikties. Mūsu sirds uzgavilē. Jo mēs sakām, paldies debesis. Paldies mūžīgais Dievs, ka tā ir tava atklāsme, kas ir priekš manīm. Tad mēs to sakām. Un nav neviens cilvēks tavās attiecībās ar Dievu vainojams. Neviens. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mēs nenākam šeit pie cilvēka. Mēs šeit nākam, lai to kungu satiktu. Ir labi, ja mums ir labi brāļi apkārt, bet var arī tā nebūt. Ir labi, ja mums ir labi apstākļi, kur mēs varam pielūgt, bet var arī tā nebūt. Dievs gaida man pielūgs, un šodien gaida. Viņš gaida. Lai es pateiktu Dievam. Sāksim ar to, ko viņš man nozīmē. Ko man nozīmē Dievs? Ko man nozīmē Dievs šodien? Mans glābējs, mans padomdevējs, mans aizstāvis, mans starpnieks starp mani un Dievu, jo es ar savām lūpām nevaru nākt pie Dieva un teikt Dievam pateicību. Bet tad, kad es slavēju Jēzu Kristu, Jēzus stāv pie troņa un saka, Tēvs, tas cilvēks, tas atpirktais, viņš tevi slavē, viņš tevi pielūdz. Kas man ir šodien Kristus? Vai tas ir viss? Vai tā ir mana pasaule? Vai tā ir mana manta? Vai tas ir mans gods? Es varbūt neesmu tik labs un taisns. Un es jums pateikšu, kāpēc es tā varu teikt. Tāpēc, kad man pieder Kristus taisnība. Es nekad nebūšu pietiekoši labs. Bet tad, kad es pieņemu Kristus taisnību, es esmu taisns. Es esmu taisnots, un neviens velns, un neviens viltnieks, un neviens apsūdzētājs nevar pie maniem pienākt un apsūdzēt, uzbrukt vai nomelnot, jo es pieņemu Kristus taisnību, jo es viņam piedaru. Lūk, kāds stāsts. Un patiesībā evaņģēlijs ir tā, ka nejēga nemaldīsies. Evaņģēlijs ir tā, ka nejēga nemaldīsies. Mums šodien ir iemesls. Mums šodien ir sirdis, mums šodien ir valoda, ar ko teikt to kungu, amen. Amen. Šodien ir laiks, kad varam pielūgt. Mums šodien ir laiks, kad varam pielūgt. Kad varam izliet savu sirdi. Un man būtu kāds aicinājums.
man būtu kāds aicinājums. Varbūt ir vērts par to domāt. Varbūt ir vērts par to domāt. Pirmo reizi man jāsāk ar to, ja Dievs ļaus. Pirmo reizi, ja Dievs ļaus, tad es domāju, kad es zinu, sludināšu turpmākās 2 svētdienas. Šo arī zinu. Un turpmākās 2. Un es jums pateikšu. Un mans aicinājums būtu jums visiem tāds. Šodien es sludināšu Dieva vārdu, ja Dievs ļaus, ja būs viss kārtībā, par garīgi nobriedušu kristieti. Kādas ir tās pazīmes garīgi nobriedušam kristietim? Nākošu svētdienu, ja Dievs ļaus, es gribu sludināt par svētā gara nepieciešamību kristieša dzīvē. Un pēc tam tajā svētdienā, kāpēc es to saku, es pēc tam pateikšu. Es gribu sludināt par to, kā saņemt svēto garu un lūgt Dievu. Katrs var saņemt, varētu arī šodien saņemt. Bet es gribu par šīm lietām sludināt, lai tas, kas mums ir dots, tas, kas mums pieder, lai mēs viņu varam saņemt. Un tie ir kādi soļi, ko mēs nezinot, kur mēs esam izšaubīti, kur mēs esam apmānīti, un dažādi soļi tie ir. Un tāpēc, kāpēc es to saku, mēģiniet. Šajās tātad 3 nedēļās. Mēģiniet. Bet jūs nevarat nepelnīt. Dzīvot pēc rakstiem. Viss. Mēģiniet dzīvot pēc rakstiem. Pielūdziet, slavējiet, dariet savus darbus, ikdienas soļus, bet mēģiniet dzīvot pēc rakstiem. Un es jums varu pateikt. Ir lietas, kuras es nezināju. Ir lietas, ar kurām es esmu iepazīstināts. Un es gribu ar tām dalīties ar jums. Bet šodien mēs pielūgsim un slavēsim. Šodien mēs dosim godu Dievam, jo Viņš ir cienīgs. Mēs pateiksimies Dievam. Dārgais Jēzus, slava Tev! Slava Tev, svētais Dievs, svaidītājs. Es pateicos, dārgais glābēj, es pateicos, Kungs, šodien par Kristus dārgajām un nenoziedzīgajām asinīm, Kungs. Kungs, mans Dievs, jo tik ļoti Tu mīlēji šo pasauli, ka Tu sūtīji savu vienīgo, uzticamo, paklausīgo, taisno un svēto dēlu, Jēzu Kristu. Mans Dievs, lai Viņš izlietu savas asinis, mans Dievs. Jēzu, lai šodien, Kungs, varētu pacelt savas acis un savu skatienu uz debesīm, mans Dievs. Lai man šodien būtu brīvība Jēzu Kristu. Kungs, lai man šodien nebūtu nosodījums. Lai neviens nevarētu uz maniem bakstīt ar pirkstiem, Kungs, ka es esmu vai neesmu izdarījis Dievs. Kad esmu labs vai neesmu labs Kristu. Tu atnāci, Kungs, un samaksāji šo cenu, dārgais glābēji. Un šodien Tu esi mana taisnība. Šodien Tu, Kristu, esi mana brīvība, Kungs. Un es šodien gribu pateikties Jēzum. Es šodien gribu pateikties Dievu zem un noliekties, Kungs, ka Tavās asinīs, Jēzum, ir sarauti visi jūgi, Dievs, ķēdes, važas, noārdīti cietokšņi un nocietinājumi, Kungs. Tavās asinīs, Jēzum, Kungs, mans Dievs, kuras Tu izlēji Golgātā, mans Dievs, ka Tev uzlika ērkšķu kroni galvā Kristum. O, dārgais glābēji, kad plūda šīs asinis, Kungs, no šīm kroņa rētām, dārgais glābēji, no šiem ērkšķiem, Kungs, dārgais Jēzum, tur Tu salauzi visu jūgu, ko mēs stiepām, Kungs, ko mēs nesām, kas mūs saistīja, kas mūs gribēja pakļaut. Un, dārgais glābēji, es šodien Jēzus Kristus vārdā
pasludinu, dārgais Jēzum, ka mums ir tiesības, kungs Dievs, pieņemt šo brīvību, Jēzum, no katru apsūdzību, Tēvs, Tavu mīļā dēla Jēzus vārdā, no katras nastas, Jēzu, Tu esi uzvarējis un to salauzis. Un mēs šodien pasludinām, kungs, telpā, laikā, Dievs, savam garam un savai miesai. Es esmu brīvs Jēzus asinīs. Halleluja, Jēzus vārdā. Svētā gara spēkā, kungs. Tu to esi izdarījis, Dievs, jo tik ļoti Tu mani mīlēji, kungs, ka savu dēlu atdevi. Tik ļoti, Dievs, Tu mani mīlēji, kungs. Un kad šodien Tu esi sacījis, ka Tu dosi visu, ko es šodien lūdzu, Dievs, ka Tu šodien darīsi visu, dārgais Dievs, kas man ir nepieciešams, lai es dzīvotu, visu, dārgais glābēju, un ka tā būs uzvara manā dzīvē, ka tā būs brīvība manā dzīvē, ka tā būs izlaušanās Jēzus vārdā no katras apsūdzības, no katras depresijas, no katras nastas, dārgais Jēzu, Tavs asins spēks Jēzum. Un, dārgais glābēji, tur, kur Tu esi bijis, kungs, tur, kur Tu gāji bez vainas, dārgais Jēzum, tur, kur Tu gāji, kungs, mans Dievs, ne savu noziegumu, ne savu pārkāpumu dēļ, Kristu, kā tika lausta Tava sirds, kāda mīlestība no tās izplūda. O, dārgais Dievs, kad visa pasaule raudzījās uz Tevi ar nosodījumu, kungs, ka Tu esi lāstas satriekts, ka Tu esi grēkojis, Dievs, ka Tev notiek, kungs, par Taviem noziegumiem, Dievs, bet Tu nesi manu noziegumu, Tu nesi manu neuzvaru. Slavēts, lai Tavs vārds. Un es šodien pateicos Jēzu Kristu, ka Tavās brūcēs es esmu dziedināts, Jēzu. Es pateicos, dārgais glābēji, bez cilvēku palīdzības, Kristu, bez roku uzlikšanas, kungs Dievs, Svētais Gars šajā brīdī, kungs, tāpēc, ka mēs esam spējīgi pieņemt, kungs, Tavu dziedināšanu, jo Tu to esi veicis 2000 gadu atpakaļ. Golgātā, kungs, zem romiešu pātagām Kristu. Tur, mans Dievs, notika dziedināšana, kungs. Tur, dārgais glābēji, pie krusta, kungs, Jēzum, kur Tevi cauri dūra, Dievs. Rokas un kājas pienagloja pie krusta, Kristu. Tur es esmu dziedināts. Nevis būšu Kristu, bet esmu dziedināts Jēzus vārdā. Es pateicos, dārgais glābēji. Es pateicos Jēzum par Svētā gara svaidījumu, kungs, ko Tu esi sacījis Jēzu Kristu, ka tas man ir par labu, ka Tu aizēji pie Tēva. Jo, ja Tu neaizietu, Tu nesūtītu citu aizstāvis Svēto garu, kas ir pie mums līdz pasaules galam. Es šodien pateicos, ka Svētais Gars šodien ir šeit, kungs, un ka Tu kalpo katrai sirdī, dzīvei, vajadzībai, un ka Tavs miers šajā brīdī nolaižās, ka Tu pazīsti katru vienu personīgi, ka Tu uzrunā katru Dievs, aicinot, kungs, apmēļojot un žēlojot, Dievs, Svētais Gars, Tu esi aizstāvis. Tu esi mans stiprums. Tu esi mans padoms. Tevi ir mana uzvara. Tu esi mans spēks, mans Dievs. Tu esi mans spēks, kas nespēkā varens parādies. Tu, Svētais Gars, kas manī darbojies, kungs. Tu, Svētais Gars, kas esi cienīgs šodien pielūgsmi Kristu. Halleluja, es pateicos. Es pateicos, kungs, ka mēs varam pagodināt Tevi šodien. Ka mēs esam tik privileģēti, Dievs, tik izredzēti, kungs, tik paaugstināti Jēzus vārdā, ka mēs varam šodien pienest Tev slavu, izteikt savu sirdi un savu dzīvi. Tev cienīgais svētais, Tev cienīgais Dievs. O, Jēzus vārdā, es pateicos
ka tu šajā brīdī šķīsti mūsu lūpas, kungs. Ka tu šķīsti mūsu sirdis, kungs. Apklājot, kungs, mans Dievs, katru pārkāpumu, Dievs, katru neizdošanos. Un tavu uzvaru, un tavu slavu, un tavu pateicību. Un, dargais Dievs, lai plūst pie tava troņa, jo tu esi cienīgs. Jo tu esi cienīgs. Jo tu esi cienīgs. Mans Dievs, tu esi mans kungs, patiešām, un es vēlos tev slavēt, kungs, Dievs, tev godināt, kungs, un tev pateikties par to mieru un to prieku, kur tu esi mums devis, kungs, Dievs, tiešām
Tev slavu, Tev gods un pateicību, kungs Dievs, par to, ka Tu esi Dievs man elpu, lai es varu Tev slavēt, kungs Dievs, ka Tu esi man radījis, lai es varu Tev slavēt, kungs Dievs, Tev godināt, kungs, patiešām es vēlos visu savu dzīvi, kungs Dievs, nolikt pie Tavām kājām, kungs Dievs, un Tevi slavēt, Tevi godināt un Tev pateikties par visu, ko Tu esi darījis, kungs Dievs, tiešām Tev slavu, kungs Dievs. Dievam viss gods. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods, uz mūžiem. Dievam viss gods, Dievam viss gods, Dievam viss gods, uz mūžiem. Dievam viss gods. Dievam viss gods, uz mūžiem.
kungs, pasakos, kungs, no viss sirds par tavu lielo žēlstību, kungs, ka tu ikdienas mūs vadi un samīļo un sargā, kungs, Jēzu. Paldies Tev par visu, ko Tu dari mūsu dzīvēs, kungs, lai mēs nonāktu līdz galam debesu valstībā, kungs. Svētī mūs un lieto kā draugus, kungs, kas Tev slavam, godam, kas teik Tev slavu vārdam par Tavu lielo upuri pie krusta, kungs. Es Tev pasakos par ikvienu glābtu dvēseli, kungs, un par tiem, ko Tu vēl aicinās un glābs, kungs. Saved mājās noklīdušos, saved mājās savainotos, kungs. Un patiesi pagodinies mūsu dzīvēs, tiešām piepildi savu vārdu mūsu draudzē, kungs, lai tiek Tavs evaņģēlijs pasludināts šai pilsētā, tajā vietā, kur mēs dzīvojam, kungs, lai visi kaimiņi un draugi un radi un kolēģi teiktu, ka Tu esi kungs, redzot mūsu un Tavus darbus mūsu dzīvēs, kungs, Jēzu. Paldies, kungs, ka Tu esi mūsu kungs, un ķēniņš svētī šo dievkalpojumu. Vadi mūs, Jēzu. Slāva Tev, Jēzu. Tev slāva trīsvienīgais Dievs. Jēzus vārdā. Amen.
Debesīgais Dievs, es Tev pateicos. Es pateicos, ka mēs varam pacelt acis tikai uz Tevim, Kungs, Jēzu Kristu. Ka mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs pieder tikai Tev, Kungs, Jēzu Kristu. Es pateicos, ka mēs varam nākt pie Tavas svētumā, pie Tavas svētā altāra un pienest Tev visu godu un visu pateicību, Jēzu Kristu. Mēs nākam pie Tava troņa, Jēzu Kristu, pie Tavas godības troņa, Dievs, visu varenais. Mēs Tevi slavējam ar dziesmām, mēs Tev gavilējam ar dziesmām, mēs Tev dejojam, svētais Dievs, visu varenais. Lai krīt Tava uguns uz draudzes sirdi, Dievs, visu varenais. Lai nāk Tava atmoda par draudzi, debesu Tēvs. Lai tiešām visas acis paceļās tikai uz Tevi, Kungs, Jēzu Kristu. Jo Tu esi cienīgs vēl vairāk slavu. Tu esi cienīgs vēl vairāk godu un pateicību, svētais Dievs. Mēs pateicamies Tev, svētais gars, ka Tu mājo mūsu sirdīs. Es pateicos, ka Tava mīlestība mūsos pieaug, Jēzu Kristu, ka mēs iesakņojāmies Tavā mīlestībā. Es pateicos Tev, svētais Dievs. Es pateicos par katru dienu, ka mēs varam Tevi slavēt un godināt. Es pateicos Tev, svētais Dievs. Jēzus Kristus vārdā mēs Tev pienesam godu, slavu un pateicību. Tikai Tev, svētais Dievs. Tikai Tev mēs slavējam. Aleluja, kungu, kungs un ķēni. Jēzus vārdā.
vienmēr tevi pielūgšu. Tevi pielūgšu, es 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 vienmēr tevi pielūgšu. Esmu šeit, pielūdzu tevi, ar visu sevi, pielūdzu tevi. Es zemojos garā un patiesībā, paceļot rokas, pielūdzu tevi. Esmu šeit, pielūdzu tevi, ar visu sevi, pielūdzu tevi. Es zemojos garā un patiesībā, paceļot rokas, pielūdzu tevi. Mēs esam šeit, kungs, Dievs, lai Tev pielūgt, lai Tev slavētu, kungs, un lai Tev pateiktos par visu, ko Tu esi darījis, kungs, Dievs, tiešām. Tu esi cienīgs, mūsu slavas, mūsu pielūgsums, kungs, Dievs, un es lūdzos, lai šī pielūgs, kungs, lai šī slava, kungs, nekad nebeigtos. Varenais, kungs, Dievs, lai patiesi mūsu balss vienmēr, kungs, Dievs, Tev slavētu un Tev teikt, kungs, Dievs, lai mūsu dzīves vienmēr, kungs, Tev pielūgt, Tev pienes visu slavu godu. Tiešām, varenais, kungs, Dievs, Tev slavu, Tev gods pateicīgi, kungs, Dievs. Pazemojos es, Tevi mīlu es, mans Jēzu, mans glābējs. Pazemojos es, Tevi slavēju katru dienu, ar katru dienu vairāk vēl. Pazemojos es, Tevi mīlu es, mans Jēzu, mans glābējs. Pazemojos es, Tevi slavēju katru dienu, ar katru dienu vairāk vēl. Visas slavas cienīgs Tu, mīlestības cienīgs Tu. Tu cienīgs vairāk vēl, kas Teju dod. Es Tev visas slavas cienīgs, visas slavas cienīgs Tu. Mīlestības cienīgs Tu. Tu cienīgs vairāk vēl, kas Teju dod. Es Tev visas slavas cienīgs, visas slavas cienīgs Tu. Mīlestības cienīgs Tu. Tu cienīgs vairāk vēl, kas Teju dod.
pateicos Jēzus vārdā, brīnišķīgais Dievs, ka Tu esi cienīgs Dievs. Visu slavu šodien, kungs, ko mēs spējam atnest, Dievs, ko spējam saprast, ko spējam dot, Dievs, Tu cienīgs, kungs, vēl vairāk, Dievs, Tu cienīgs visu dzīvi, glābēji. Visu, kas esam, kungs, Tu esi cienīgs, mūžīgais Dievs, un lai ir svētīts Tavs vārds šodien. Lai ir svētīts Tavs vārds šodien, ka mēs spējam saprast un aptvērt, kungs, to dziļumu un to augstumu, Dievs, to žēlastību un to mīlestību, kungs, glābēji Jēzu, lai mēs varam izlīt Tavā priekšā, kungs, lai mēs varam izlīt Tavā priekšā, Dievs, glābēji Jēzu, un dzīvot Tevī, kungs, un baudīt no Tevis, kungs. Dargais, glābēji Tavu taisnību, Tavu mīlestību, Tavu žēlastību, Kristu, baudīt no Tevis, kungs, Dievs, kā Tavs vārds teica, Dievs, kā Tavs vārds māca, kungs, Dievs, visu Tev, dargais glābēji, visu Tev, kungs, un Tu dosi, Dievs, dzīvi, kas ir pāri pāriem, kas ir svētīta, kungs, kas ir pilna žēlastības un mīlestības no Tevis, Jēzu, caur Tevi, Jēzu, un uz Tevi, Jēzu, dargais, cienīgais, svētais gars. Mēs Tevi pagodinām, kungs, mēs Tevi pagodinām, Dievs, mēs dodam Tev slavu, dargais Dievs, ar atvērtām sirdīm, kungs, ar atvērtu garu, dargais Dievs. Dargais Dievs, nāc šodien, manā sirdī nāc šodien, kungs, ka es spēju uzņemt to godību, kad es spēju uzņemt to, ko Tu esi darījis, to, ko Tu esi devis, kungs. Šodien uzņemt Tevi, dargais Dievs, Tavu piedošanu, Tavu dziedināšanu, Tavu atbrīvošanu, Tavu spēku. Šodien pieņemt to, kungs, Dievs. Halleluja, palīdz mums, Dievs, to aptvert un saprast, Kristu, ka esam bagāti Tevī, kungs, ka esam bagāti Tevī, Jēzu. Glābēji, vairāk kā miljonāri, kungs, jo debesis, jo pats varais Dievs ir man Tēvs, mans Dievs. Lai ir svētīts Tavs vārds šodien, lai ir svētīta, kungs, šī sadraudzība, ko mēs spējam, kungs, pacelt, ko mēs spējam dot, Dievs, lai ir svētīts Tavs vārds, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Slavu Dievam. Slavu Dievam par Dievu žēlastību šodien, kad tā ir jauna, kad mēs atkal varam nākt pie Viņa vārda. Domāt par to, kas mums var būt noderīgs, ko mēs varam mācīties, ko mēs varam satvert, iegūt un lietot dzīvē. Un es šodien gribu tā kā nedaudz turpināt to, ko pagājušā svētdienā iesāku. Un pagājušā svētdienā mēs kopā mēģinājām runāt par kristīgiem bērniem, par kristīgiem zīdaiņiem un par kristīgiem jauniešiem, par šiem diviem stāvokļiem. Un varbūt tās nedaudz atgādināšu par šiem te zīdaiņiem, kur ir jāsarga, lai viņi nesagrāb, kaut ko neapēd, kad viņi nenomirst, viņi ir jāsargā. Un tāds stāvoklis ir kristīgiem cilvēkiem savā dzīvē. Kad viņi nāk pie Kristus neatkarīgi no vecuma, viņi ir šie kristīgie zīdaiņi, kas grib visu pačāmdīt un visu bāzt mutē, un viss, kur ir uzzīmēts krusts vai eņģelis, tas ir viss par Dievu. Ja? Un tā ir. Un tad nāk jaunība šajā kristietībā. Šī te jaunība ir, ka daudz grib pļāpāt, daudz grib zināt, kad nevar aizvērt muti vienkārši, kad ir ļoti zinkārīgs un visur bāž iekšā degunu, cita dzīvēs darīšanās par visu pilnīgi. Grib tā kā rīkoties, valdīt. Jums ir bērni, kuri gudrāki par vecākiem? Mierīgi, jā.
Ko tad tie veči saprot vairāk? Datoru viņi nemāk pogas pareizās nospriest, tātad no dzīve neko nesaprot. Viņi ir gudrāki nekā āmeļie. Dievs joprojām ir nolicis to kārtību, kas ir. Un tēvs un māte ir tie, kas ir tavi audzinātāji, ir tie, kas ir tavi vecāki. Un es šodien gribu runāt par nobriedušiem kristiešiem, un kā mēs to varam atpazīt, un kā mēs uz sevi paskatoties, varam sākt domāt, vai es tāds esmu, vai es tāds neesmu. Es šodien par to gribu runāt. Un proti, nobriedušam kristietim vienmēr ir tādas, kādas 3 iezīmes, par kurām es šodien gribētu runāt. Un tas būtu, pirmā iezīme būtu tāda, zemes lietu niecīgs vērtējums. Tā būtu pirmā iezīme, kad mēs zemu vērtējam šīs pasaules lietas. Vai pateiksim vēl precīzāk, kad mēs augstāk par šīs zemes lietām vērtējam Kristu. Tā būtu precīzāk. Jo tad, ja mēs sakām, ka zemes iznāk tā, ka mēs tādi nepateicībā varam dzīvot, tā nē. Tā tad zemes vērtējums. Un nākošais neietekmēšanās no nopēluma vai uzslavas. Otrs, par ko mēs runāsim, tātad kristietis, kurš ir nobriedis, viņš neietekmējās no tā, vai viņu slavē, vai viņu nopeļ. Viņš netiek no tā ietekmēts, viņš netiek izsists no sliedēm. Ziniet, kādreiz mēs apzināmies kaut ko labu esam izdarījuši, un mūs nenovērtēja. Ģībonis pie durvīm. Ja? Es vairs neiešu tajā draudzē, man nenovērtēja. Ja? Tātad otra lieta ir. Un trešā lieta būs spēja atpazīt Dievu darbībā mūsu dzīvē. Nevienmēr, kas notiek pie mums patīk, bet tajā spēja atpazīt Dievu. Un šīs ir lietas, par ko es gribu runāt, kā par garīgi nobriedušu, kristīgu cilvēku. Un pirms mēs lasām, runājam tālāk, mēs atvērsim vēstuli ebrejiem 11. nodaļu un 24. pantiņu. Vēstuli ebrejiem. No 24. pantiņa. Ticībā Mūzes liels izaudzis liedzās saukties par faraonas meita dēlu, labāk gribēdams kopā ar Dieva tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu nekā Ēģiptes mantas, jo viņš raudzījās uz atmaksu. Tātad ir tāds Dieva kalps, ko Mūzes, ko Dievs ir izredzējis. Izraēla tautā vēl daudzus gadus pēc Mūzes kalpošanu. Viņa vārds stāvēja pie dižajiem Izraēla patriarhiem, kas ir gājuši Dieva ceļu. Un par Mūzu galā ir rakstīts, kad viņš ir vienīgais vīrs no cilvēkiem, nerunājam par Jēzu Kristu, par cilvēkiem, no cilvēka dzimis, kas ir runājis ar Dievu no mutes uz muti. Un kas tad bija Mūzum? Kā viņam bija paveicies? Viņš bija izaudzis ķēniņa namā. Ticībā augstāku stāvokli no mums, zināmiem, esošiem, radiem, veiksmīgiem, bagātiem, šādu
cilvēks nevar sasniegt. Tas bija Mūzes. Viņš varēja būt mierīgi troņa mantinieks. Viņš mierīgi varēja kļūt par valdnieku Ēģiptē. Viņš mierīgi varēja kļūt. Bet lūk, savā dzīvē Dievs viņu bija izredzējis. Mīļie, tieši tāpat kā tev un mani. Tu neiedomājies, ka tu šodien atnāc uz dievnamu, ka tu te vienkārši sēdi, jo šeit ir ļoti interesantākā vieta. Ziniet, tā nav. Tā nav. Pasaule piedāvā tik daudz interesantu lietu. Ēģipte piedāvā tik daudz interesantu lietu, izklaides, kara mākslu, bagātību, zinātni, iespējas bezgalīgas. Bet kaut kas ir noticis. Ir atklāsme, ir redzējums, ir tas, ko šī pasaule nespēja ieraudzīt. Ir piederība. Un Mūzes ieraugot ļaunumu savā apzinātā vecumā, ar savu apzinātu prātu, ieraugot netaisnību, viņš iestājās. Viņš zināja, ka par to ir jāmirst ar Ēģiptes princim. Viņš iestājās. Vai viņam vajadzēja šo uzraugu nogalināt? Nevajadzēja. Par to varētu spriest daudz un dažādi. Viņš to izdarīja. Viņš nogalināja cilvēku. Bet ko viņš gribēja? Kāda bija viņam doma? Kalpot Dievam. Kalpot savai tautai. Man ir dota vara un es ar savu roku atbrīvošu, palīdzēšu, es izcīnīšu uzvaru, es to varu. Mūzes savā sirdī izvēlējās Dievu. Mīļie, man ir sirds. Es savā sirdī izvēlos Dievu turēt augstāk šodien par naudu, par mantu, kas man ir, kas man būs. Es šodien izvēlos savā sirdī būt uzticams Dieva lietai. Es šodien izvēlos savā sirdī, es nezinu, kā man iznāks. Mūzum diez kā nesanāca, vai ne? Mūzum diez kā nesanāca. Viņš kalpo Dievam, viņš atbrīvo šo te izrēlieti no šī te uzrauga, un viņam pašam jāmok tuksnesī. Viņš nezina, ka tas ir Dieva nodoms pie viņa. Viņš nezina, ka viņš ir aicināts pēc 40 gadiem. Es tā lasot Dievvārdu, tā ievēroju, kad Izraēlam pāri noliktajam laikam taisni bija 40 gadi pagāja. Tā zīmīgi. Dievs sacīja, pēc 400 gadiem atbrīvos, bet vēl pagāja 40 gadi. Mūzes iesāka kalpošanu ātrāk. Vienu dienu nekā Dievs varbūt viņu aicināja un veidā, kā Dievs būtu aicinājis. Mūzum vajadzēja noliekties zemu. Mēs šodien nevaram vienkārši, es Dievs izvēlos, es tev kalpoju. Dievs izredz. Dievs dod mums šo te iekšējiem cilvēkam, šo te pazemību. Tātad pasaules lietu, zems vērtējums mūsu dzīvē. Pasaules lietu, nauda, vara. Es jums pateikšu vairāk. Ne jau tā, ka Dievs grib, lai mēs esam nabagi. Ne jau tā. Dievs grib, lai mēs esam svētīti. Bet ko saka šodien raksti? Ko saka šodien Dieva vārds? Ko viņš saka? Vispirms dzenaties pēc manas taisnības. Vispirms. Un pārējās lietas es jums gribu dot. Es gribu jums piemest.
Dievs nekad nav bijis par to, lai kristieši būtu nospiesti, nabagi, nelaimīgi, lai viņi būtu iebaidināti, jo, lūk, bargais Dievs uz maniem skatās. Dievs grib redzēt tevi priecīgu, pēdušu, apģērbušo, dzīvojam savā namā, veselīgu. Ziniet, es jums pateikšu, tikai veselā miesā mājo vesels gars. Ja Dievam vajadzētu, lai mēs esam padarīti atkarīgi ar nabadzību un vājumu vai izlumu, Dievam nebūtu to grūti izdarīt. Bet Dievs grib redzēt tevi spēkā, pie naudas, un tad tu viņu izvēlies. Un tad tu pasaki, kungs, tu man esi pirmajā vietā. Pat nāk Dievs salauztā dzīvē. Mūs paceļ. Mēs atkopjamies. Un tad Dievs grib, lai mēs viņu izvēlamies. Tad Dievs aicina mūs uz šo izvēli. Jesaja raksta 1. nodaļā un 19. pantiņā. Ja jūs būsiet man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsiet zemes svētības. Viens pantiņš. Jesaja runā. Ja jūs būsiet padevīgi Dievam, vai varam arī tāpatās baudīt zemes svētību, nesot padevīgi Dievam? Vai ir tāda iespēja šodien? Šeit ir runa par Izrēlu. Tad jūs baudīsiet zemes svētību. Tad, kad mēs lidojām uz Izrēlu, tad gide mums sacīja tā, kad uz šo brīdi, kad mēs ielidojām, Izrēlā lietus nebija līdz 8 mēnešus. Visur, kur lika kāju, putēja. Viss tā zeme izlikās tā kā uzkarsēta krāsns, nedzīva. Un tad, kad viņi saka, te pavasarī zied puķītis, kaut kā neticās. To jāredz droši vien ir. Ko Izraels šodien dara? Gudra tauta. Gudra tauta. Ziniet, ko viņi dara? Kādu tur lietu, svētības lietu viņiem vajag. Viņi pievelk trubiņu pie katra stāda, pie katra koka. Pievelk ūdens trubiņu, koks aug, griezdamies, augļi 3 reizes gadā. Mēs taču mākam. Mēs mākam apiet Dievu un būt bagāti un turīgi, vai ne? Kāds Dievs šodien tehnoloģijas laikmetā? Dievs saka, ja jūs turēsiet manas pavēles, mans likums, jūs būsiet svētīti. Bet es pateikšu jums, saku, vai? Jardāne patiesībā gandrīz līdz nāves jūrai neaiztek. Jo 4 valsts apkārt ar visām trubiņām viņi uztais sausu. Un nāves jūra katru gadu nokrītās par 1 metru. Ūdens līmenis. Par 1 metru gadā. Tur, kur ir tādas, ūdens, ziniet kā, ka ūdens stāv šādā veidā un viņš atkāpjās, dažkārt viņš 20 metrus atkāpjās. Un tur, kur mums rāda pagājušajā gadā, šeit bija mums visa tās pļaņškas, kur tās dubļos pļanskājās, mums bija jāiet vēl 300 metri tālāk. Protams, kad aizies stāvus lejā, tad jau kā 200 metri, 200 gadi varuši iet lejā, tur neko daudz nemanīja. Nevar Dievu apmānīt. Izraels pieņem lēmumu. Ko darīsim ekoloģiski? Iet bojā unikāls dabas pasākums. Tur ir nāves jūra atrodas 400 metri zem jūras līmeņa. Varētu tagad no vidusjūras ielikt lielo trubu, 11 kilometri, un viss kārtībā. Bet nevar. Izmainīsies unikālā vide. Ja jūs staigāsiet manos ceļos, jūs būsiet svētīti. Un es došu jums lietu. Vajadzīgajā laikā. Mēs šodien, es jums pateikšu šodien, tad, kad mēs staigājam ar Dievu un liekam Dievu pirmajā vietā, mēs pieliekam piepūli.
Dažkārt mums ir varbūt tās jāmelo. Dažkārt varbūt jādara negodīgas lietas, lai kļūtu bagāti. Un mēs izgriežam krūtis, un man tomēr padodas. Un tas nekas, ka tie kaimiņi man ienīst, un draugu man vairāk nav, jo viņi visi ir apčakarēti 5 reizes. Tas nekas, bet es te tā rulēju mierīgi, tāds bagātīgs esmu. Bet ziniet, ko Dievs darītu, ja tu staigātu Dieva ceļos? Es tev pateikšu. Viņš tev dotu vajadzīgos kontaktus vajadzīgā laikā, amen? Viņš tev pašķirtu vajadzīgo lietu vajadzīgā vietā. Tu satiktu, un tavs bizness plauktu pareizi, tā kā Dievs grib. Viņš grib, lai tu esi bagāts, bet lai to dod viņam godu. Dievs grib, lai tu esi veiksmīgs, bet viņš grib, lai tu viņam prasi padomu, mīļie. Tik vien jau Dievs grib tikai. Bet bieži tas nemazām nav tik viegli. Lai mēs šīs pasaules lietas, lai mēs neiegūstam tā kā pagāni šo bagātību. Lai mēs neesam veiksmīgi, tā kā pagāni kļūst veiksmīgi. Bet caur skatienu Kristu, kāds ir tavs padoms? Kāds ir tavs skatījums uz manu biznesu šodien? Varbūt man kaut ko ir jāmaina, Dievs. Varbūt es kaut kādās lietās tev izrādu neusticību. Nobrieduša kristieša pazīme. Nobrieduša kristieša pazīme. Kad šīs pasaules lietu vērtējums nav tik augsts, ka mēs pārkāpsim Dieva bausli. Lūk, kā tas beidzot skan. Šīs pasaules nauda nav manās acīs tik vērtīga, kad es iešu kompromisā ar Dievu. Amen? Nobrieduša kristieša stāvoklis. Viena no pazīmēm. Dāvids tālāk saka. Pirmajā psalmā atvērsim pirmos 3 pantiņus. Ļoti populārs psalms, ko mēs daudzkārt esam lasījuši un pārdomājuši un citējuši. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž pāļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Dievs runā tieši par to, kā mēs virzam savu valodu, kā mēs slēdzam savus darījumus, kāds ir mums lietu vērtējums. Tas runā par garīgi nobriedušu cilvēku. Kad mēs kaut ko labāk darīsim to, kas mums nepatīk, bet mums būs svarīgi Kristu. Man ir svarīgi, ka es tev paklausu. Man ir svarīgi, kad es eju slēgt kādu lietu vai darījumu, kad man līdzās ir Kristus ar savu padomu apstādināt, pateikt pietiek, vai pateikt šo darījumu slēdz, šis tev labi izdosies. Mums ir vajadzīgs šis padoms. Otra lieta, par ko mēs varētu šodien runāt. Neietekmēšanās no nopēluma vai uzslavas. Un atvērsim vienu rakstu vietu tikai. 1. Korintiešiem 4. nodaļa. 1. Korintiešiem 4. nodaļa, kur apostols Pāvils runā par sevīm. Atvērsim šo vienu rakstu vietu. 3. 4. pantiņu.
Tātad 1. korintiešiem vēstule, 4. nodaļa, 3. 4. pantiņš. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs man tiesājat, vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Lūk, par ko šeit runā apostols Pāvils. Apostols Pāvils runā par cilvēkiem, par mūsu attiecībām. Un mūsu attiecībās tik ļoti bieži izpaužās attieksme vienam pret otru. Kāds kaut ko ir nepareizi izdarījis, vai vispār nav izdarījis, vai vispār neko nedara. Un mums rodās viedoklis. Mēs sākam par kādu kaut ko runāt. Bet šeit nav runa par to, kas no mums iziet uz cilvēkiem, bet kā mēs izturamies, kad šīs lietas atnāk pie mums. Jo runa ir šodien par mani personīgi, par mums. Un, lai es aprakstītu šo stāvokli, kad man tā ir maza lieta, kad mani kāds tiesā vai apsūdz, ka man tā ir maza lieta. Mums ir jārunā par to, kā uzvedās šis te garīgais bērns. Nepaslavē garīgu bērnu, kad viņš kaut ko ir izdarījis. Viņš ļoti, ļoti būs apvainojies. Tik apvainojies, ka viņš nākošais vairs pat neko nedarīs. Neparāda viņam pienācīgu atzinību vai parāda viņam zemu lietu vērtējumu kaut kādā veidā, vai neparāda viņam pienācīgu uzmanību viņa lietās, vietā, kur viņš ir. Un viņš būs galīgi satriekts. Viņš būs galīgi satriekts. Kaut gan nobriedis kristīgais blakus stāvot, skatīsies un brīnīsies un teiks, par ko? Kas ir noticis? Patiesībā ar aci neko nevarēs ieraudzīt. Garīgi nenobriedis kristietis, tātad garīgs bērns, darīs visu, lai viņš tiktu ievērots. Darīs visu, lai viņš kļūtu slavens, lai viņš kļūtu atpazīstams, jo viņam tas ir svarīgi. Garīgi nenobriedis cilvēks ir ļoti centrēts uz sevīm. Ļoti centrēts uz sevīm. Ļoti būt pirmais, vienīgais, labākais. Nav jau arī brīnums. Mums jau ar skolā ir viena liela sacensība. Bērniet sacensībā. Viņi bieži ar to, ko māca, viņi arī ir šeit. Viņi ir šeit mūsu vidū, kur joprojām notiek šīs lietas. Ko sacīs visā šajā situācijā garīgi nobriedis cilvēks? Viņš sev ir padevis Dieva spriedumam. Viņam ir vienīgā lieta, kas viņam ir svarīga, ko Dievs saka. Vienīgā lieta, kas viņam ir svarīga, ko Dievs saka par šiem lēmumiem, par darbiem, par rīcību. Viņam ir maza lieta, ko saka cilvēki. Varbūt vienīgais tik daudz, lai šo cilvēku nesāpinātu. Tik daudz. Lai šim cilvēkam parādītu to stāju vai priekšzīmi vai kaut ko tam līdzīgu. Vienīgā lieta. Šīs ir lietas, mīļie, ar ko mēs parādām, kādi mēs esam un kas mēs esam un kurā vietā mēs atrodamies. Es atceros, kādreiz pavisam, ir laiks atpakaļ. Un mums slavēšanā bija jaunieši, tādi bērni vēl, skolnieciņi. Un es atceros, kā viņi ķīvējās par to, kam ir mikrofons un kam nav, un kurš dziedās mikrofonā un kuru dzirdēs. Kurš domā, ka mikrofonu debesīs dzird labāk nekā bez mikrofona? Var ar mikrofonu debesis aizsniegt? Var? Nevar. Ar sirdi var aizsniegt.
Vai ir labi, kad ir mikrofons, slavu Dievam? Mēs dzirdam, mēs slavējam, mēs pielūdzam, mēs jūtamies labi, slavu Dievam. Bet es šodien runāju par nobriedušiem kristiešiem, kuriem ir stāja un vienīgā lieta, kas ir svarīga. Ko Dievs sacīs par manām attiecībām? Ko Dievs sacīs par manu valodu? Ko Dievs sacīs, kā es izturos pret savu brāli un māsu? Ko Dievs par to sacīs? Ziniet, cik reizes dienā cilvēks var mainīt savu viedokli? Sevišķi jaunietis. Paskatieties skolā. Šodien sēžu, ar to draudzējos, ar to nedraudzējos, ar to sastrīdos, izrādās atnāk uz klases kāds ietekmīgāks. Pēkšņi tas ir draugs. Un galu galā tu nevari saprast, kas taviem jauniešiem ir draugs, kas nav draugs. Protams, ar laiku kaut kā nostabilizējās, bet patiesībā ir tā. Ko sacīs tas kungs par manām attiecībām ar draudzi, ar cilvēkiem, ar lietām, ar biznesu? Ko tas kungs sacīs? Ir kādreiz tādas domas ienākušas, kad es kļūšu veiksmīgs, kad man būs bizness, tad cilvēki mani ieraudzīs un teiks, ak, tu gan esi vīrs. Esmu bijis tādā sabiedrībā. Man gribējās smukt no turienes ārā, bet negribēju sevi nodot, ka es nelabi jūtos. Gribēju mukt ārā. Viens otram stutē pagonus, viens otru slavē. Brīnos, kā zem galda abi divi nepakrita. Šodien ir zem galda. Ir pagājuši gadi, un šodien abi divi zem galda. Bet tajā brīdī, ne tā, ka viņi tur būtu apdzērušies zem galda, bet viņu bizness ir beidzies. Bet tajā brīdī viens otram, tā kā pārējā cilvēka tur vispār nebūtu. Un man nebija žēl, lai viņiem 10 reizes vairāk viss tas ir, ar ko viņi lielījās. Šodien viņiem bikses, kas kājā nav viņu. Ko Dievs saka par manu biznesu? Ko Dievs saka par manām attiecībām? Ko Dievs saka par manu vērtējumu, par maniem brāļiem? Ko viņš saka? Kungs, es darīšu tās lietas, jo tās tev labi patīk. Jā, bet viņas nenes daudz peļņu. Dievs, tu jau man esi samaksājis. Man jau pieder debesu valstī, mīļie. Es jau esmu glābts. Man jau mūžīga dzīvība. Un neviena nauda nav tik liela, par kuru varētu nopirkt to, kas man jau ir. Neviena nauda. Kaut kur par vidām notiek šī apmānīšana vai šī nepieaugšana, vai šī garīgā nepacelšanās pāri no pīšļiem, putekļiem, no šīs iznīcības. Kaut kur negribam pieaugt. Kaut kur gribam sevi palutināt. Kaut kur negribam būt pieauguši un pateikt, Kristu, tu esi galvenais. Kristu, tavas domas man ir svarīgas. Tas ir stāsts, mīļie, par to, kādi mēs reiz bijām un kādiem mums nevajadzētu būt. Un darām to, kas patīk Kristum, nevis man, vai manam ego, vai manam talantam, vai tas cels manu slavu, vai es kļūšu redzams, vai nebūšu. Nav nekāds sakars ar to. Un trešā lieta, par ko mēs vēl šodien parunāsim, spēja atpazīt Dievu darbībā. Es šodien par šo notikumu, spēju atpazīt Dievu darbībā. Es, protams, runāšu par vienu Bībeles vīru, bet tad, kad es par to domāju, ziniet, cik daudz dzīves man nostājās. Arī manējā. Cik daudz dzīves man nostājās acu priekšā. Un daudz no šiem cilvēkiem ir sacījuši par saviem pārbaudījumiem. Man viņi nebūtu, vai es aizsniegtu debesis. Šīs lietas man lauž, veido,
manu raksturu, manu dzīvi. Ieraudzīt Dievu lietu notikumos un lietu darbībā, kas notiek manā dzīvē. Tā ir nobrieduša cilvēka, nobrieduša kristiešu garīgā pazīme. Un es šodien gribu runāt par, droši vien jūs varat iedomāties, par Jāzepu. Par Jāzepu un viņa brāļiem, par Jēkabu. Un lūk, šis notikums iesākās vienkārši. Jāzeps redz sapni. Jāzeps redz sapni. Un viņam ir 11 brāļi. 11 brāļi. Tajā brīdī 10. Un lūk, šie brāļi viņu ļoti apskauda šī sapņa dēļ. Šie brāļi viņu ļoti apskauda tēvu attiecības ar Jāzepu. Viņi nepadomāja, kāpēc tēvs tik ļoti mīlēja Jāzepu. Viņi par to nepadomāja. Kad Jāzepam bija sirds, tā, par ko mēs runājām. Un Jāzeps sacīja, man vienalga, ko jūs teiksiet. Man tēvs lika. Man tēvs sacīja. Man vienalga, ko jūs domājat. Tā ir sirds. Es, kad domāju par šo stāvokli un par šo Jāzepa sapni, es kādreiz Jelgavā, kad dzīvoju, es sapņoju kādus sapņus. Īsā laikā vairākus sapņus. Jauns kristietis. Jādalās tāds piedzīvojums un lidojums, un es aizēju izstāstu šos sapņus, un tikai sapņus. Ziniet, pusdraudz ar maniem nerunāja. Pusdraudz ar maniem nerunāja ilgu laiku. Tev puisis galvā ir sakāpis. Ja? Un tad, kad es domāju par Jāzepu, es domāju, kā gan izlikās šiem te brāļiem šis Jāzepa stāsts. Par pārējo jau būtu nekas, bet, kad viņi klanīsies viņa priekšā, duls puika palicis, puņķainais tāds, ko. Viņš pat kazas nemāk ganīt, tēvam sterbelē turās. Viņam klanīsies kāds, jā, neviens neklanīsies. Un lūk, iesākās Jāzepa ceļš. Jāzeps tiek pārdots uz Ēģipti. Viņš nonāk verdzībā. Viņš nonāk 7 gadus cietumā. Ticīgs jauneklis. Un joprojām ticīgs, atšķirīgs ar to, kad viņš ko turēja? Viņš turēja Dieva pavēles. Citu priekšā ceļus nelocīšu. Viņš turēja Dieva pavēles. Citus dievus es nepielūkšu. Tad, kad viņam piedraudēja ar nāvi par Dieva pielūgsmi, viņš vienalga nemainījās. Viņš palika uzticams. Un tad, kad pagāja 7 gadi, Jāzeps savā cietumā sapņo sapni. Un viņš atbrīvo viņu kādu sapni, kur atjauno amatā kādu cietumu biedru. Un šis cietumu biedrs atkal viņu aizmirst. Kāda vilšanās. Tu esi kādreiz aizmirsts no saviem brāļiem, nenovērtēts. Droši vien, kad esi. Kāds ir piesavienojies tava darba laurus vai uzslavu? Jā. Kāds ir mazinājis tavu autoritāti? Jā, lūdzu, cik vajag. Nobriedis
kristietis. Viņš nesit galvu gar mūriem. Viņš nekrīt izmisumā. Viņš paļaujās uz Dievu. Viņš paļaujās uz to, ko viņš ir redzējis. Un viņš pateicās Dievam. Viņš pateicās Dievam, ka Dievs savā laikā izdarīs to, ko viņš ir sacījis. No brīdi, kad Jāzeps redzēja sapni un atbrīvoja šo dzērienu devēju, galvenieku, atbildīgu darbinieku, viņš vēl 2 gadus nosēž cietumā. Viņš turpina sēdēt vēl 2 gadus cietumā. Tur vajadzētu būt rūgtumam. Es par tevīm, es ar tevīm. Esam sarūktināti bijuši. Esam bijuši sarūktināti. Esam sāpināti. Jo lūk mani. Ja lūk, es biju tik svarīgs un es tavā dzīvē tik daudz izdarīju, devu labu padomu, ieteicu tevi amatam, bet tu man līdzi neatvilki. Traka situācija? Traka situācija. Tu varbūt ieteici kādam biznesu, un viņam labi aizgāja, un tevi pat neatcerējās vairāk. Traka situācija. Jā. Ticīgais, kas nav nobriedis, kliegtu visā rīklē. Bazunētu visiem šīs netaisnības. Sacītu, mani aplaupējuši. Man ir laupījuši godu. Es esmu pivīlies. Es vairs ar viņiem neko. Kā jūs domājat? Kādā draudzē ir izdomāts tāds jauns vārds, jaunvārds, kristotūrisms. Esat dzirdējuši tādu? No kurienes rodās šis kristotūrisms? No viena draudza uz otru. No viena mācītāja pie otru. It kā mēs nenāktu pie tā kunga, it kā mēs nāktu pie cilvēka. Mēs nākam pie tā kunga, mīļie. Šeit man pateica par stipru, šeit man aizrādīja, un es esmu ļoti sāpināts. Metos projām. Man 2 lietas pateica kādreiz jaunībā. Es kā jauns kristietis biju iesaistīts kaut kādās cīņās. Pa daudz lielās priekš manīm. Un apkārtējie cilvēki mani redzēja stiprāku vai gudrāku. Un tad, kad man vienu dienu viens Dieva kalps sacīja, bija pagājuši gadi šajās cīņās, un man sacīja tā, nu, brāli, mēs redzam, ka tu esi pārbaudīts ar uguni, ka tu esi izgājis cauri. Ziniet, es biju pārdedzis, es biju izgājis cauri vai izlīdis vai izvilkts. Vienīgais, ko es viņam klusībā atbildēju, ej tu. Neizturēju. Droši vien, ka tā bija pārbaude. Droši vien, kad man pietrūka spēka. Droši vien, kad dzīvē es būtu kaut kur pacelts. Droši vien. Es šodien runāju par to vadzi, kad lūst. Un pēc tam man pienāca klāt viena māsa. Pēc šīs te attieksmes, pēc šī te stāvokļa. Man pienāca klāt viena māsa un sacīja, brāli, kā tu domā? Tur, kur tu aiziesi, vai tur velns būs mazāks nekā šeit? Ko tu saproti? Gudrs, visu zinu. Atnācu uz jaunu vietu. Tu zini, tas pats velns priekšā. Jūs domājat, kad tie latviešu balleliņi, kas maina sievas 1., 5. un 10. viņi domā, ka tā jaunai sievai zeķbikses nevajadzēs. Un ka viņa negribēs būt par cilvēku. Ka viņai nebūs tiesības prasīt pret sevīm cieņu, tāpēc maina. Mums ir jāuzvar tajā vietā, kur mēs esam, mīļie. Mums ir jāpieaug, jākļūst par nobriedušiem, un mēs būsim derīgi jebkurā vietā, kur Dievs mūs noliks. Amen? Amen, amen, amen.
nobrieduša pazīme. Nebūt ietekmētam no to, kā pret tevīm izturās. Mans Dievs man šeit ir nolicis ar nodomu, lai es pieaugtu tajā vietā. Dievam ir plāns uz maniem, amen? Plāns no mūžības uz maniem viņam ir. Izveidot mani caur grūtībām, caur kādiem apstākļiem, kurus es nesaprotu. Kā saucās šis pēdējais, par ko mēs runājam? Spēja atpazīt Dievu darbībā. Spēja savā, varbūt kritienā, es krītu, bet atpazīt Dievu, kad viņš lejā mani saķer. Atpazīt Dievu. Vai dzīvē kāds ir sēdējis tikai visu laiku pie viesību galdu, kur ir oficiants un tikai apkalpo un maina tikai ēdiens un šķīvjus? Jeb ir jāiet arī uz darbu, lai būtu svētki, ir jāstrādā, jālok muguru, ir jāiesvīst, ir jāuzņemās atbildību. Jā. Kas notikās ar Jāzepu? Kas notikās ar Jāzepu pēc 2 gadiem? Viņu iecēla par premjerministru. Pēc 2 gadiem. Tātad kopā Jāzeps cietumā pavadīja nepilnus 10 gadus. 10 gadus. Un viņu ieceļ par premjerministru, jo Dievs viņu tur nav aizmirsis. Dievs zina, ka tur ir vīrs, kas ir palicis uzticams visos apstākļos. Kas būs uzticams visos apstākļos, kam var iedot rokā zīzli. Par ko Dievs mūs gatavo? Uz ko Dievs mūs ir aicinājis? Tas saistījās ar zīzli, ķēnišķu, priesteru, saime. Amen. 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 Lai iedot rokā kalpošanu, lai nolikt blakus Dieva dēlam godībā. Premjers. Viss iesākās Jāzepam ar sapni. Viss iesākās ar sapni. Un Jāzeps ir Eģiptē premjers. Un atnāk viņa brāļi. Jo Kanānā ir milzīgs bats. Jāzeps atpazīst savus brāļus. Un viņš liek atvest jaunāko brāli, ko tēvs negrib laist. Jo lūk, Jāzeps ir miris. Jo lūk, jūs jau man viņu esat atņēmuši. Dieva plāns Jākapa dzīvē, ko viņš vēl neredz. Bet viņa sirds Jākapam tiek lausta. Jūs man bez laika novedīsiet kapā, ja jūs atņemsiet man šo vienīgo, kas man palicis. Un tad atnāk visi brāļi pie Jāzepa. Un Jāzeps atklāja sevi. Šeit piepildās tas sapnis, ko Jāzeps redzēja. Visi tīžie brāļi nokrīt ar vaigu pie zemes. Un atkal. Jāzeps varētu sacīt, es teicu, ka tā būs. Es redzēju sapni. Nobriedis kristietis vai jaunietis. Un Jāzeps saka, 1. Mūzes 45, 5, 7. Mūzes
55, 7. Pieci, 7. Bet tagad neesiet apbēdināti un nebīsties, ka jūs man esat šurpu pārdevuši. Jo Dievs man šurpu sūtījis, lai jums saglabātu dzīvību. Jo šis ir 2. bada gads šajā zemē, un vēl būs 5 gadi, kuros nebūs maize, aršana, nedz pļaušana. Bet Dievs mani jums par priekšu ir sūtījis, lai jums būtu palikšana virs zemes un jūs saglabātu dzīvību un lielu izglābto pulku. Lūk, ko saka nobriedis. Nobriedis kristietis. Bez augstprātību uzvarā. Bez augstprātību un lepnumu. Tad, kad viņam izrādījās taisnība, es jau teicu, jūs visi bijāt pret mani, mani pārdevāt. Es teicu, ka jūs klanīsieties. Tas ir Dieva plāns. Tas bija Dieva nodoms. Ieraudzīt Dievu darbībā savā dzīvē, mīļie. Ieraudzīt tad, kad mēs tiekam locīti, mest pie zemes. Tad, kad tik daudz jautājumu un tik daudz nesaprotamā, Dievs, es joprojām tev uzticos. Dievs, es joprojām sagaidu no tevīm atrisinājumu šai lietai. Un Dievs, es zinu, ka katra lieta man ir par labu. Tā ir rakstīts. Kad visas lietas tiem, kas tic, nāk par labu. Vai tu tam tici? Visas lietas tam, kas tic, nāk par labu. Man bija saruna ar kādu cilvēku, kurš pāriem bija grūtībās, smagumā, un žēl uz viņu noskatīties, un izliekās, ka neredz galu šim te visam notikumam. Un es tagad tā žēlodams saku, bet kā tu vari izturēt, kā tu tiec galā? Un šis cilvēks man atbild tā: ja man šīs lietas nebūtu, es nemainītos. Es nemainītos. Es tikai tagad pie sevīm ieraugu tās milzīgās pārmaiņas, kas notiek. Kā es tieku locīts un lausts. Ja man šīs lietas nebūtu, kam Dievs mani ir vedis cauri, es biju tiesnesis cilvēkiem. Es tiesāju, kam nebija izdevušās dzīves, kas nebija īsteni kristīgi pēc manas saprāta. Es viņus tiesāju. Pie maniem nāca cilvēki pēc padomu, kā labāk notiesāt, kā labāk darīt. Vecāki cilvēki. Jo šīs lietas man ir atļaujušas paskatīties, kad es dzīvoju no Dieva žēlastības. Kad man atkal un atkal ir vajadzīgs Dieva padoms. Kad man ir vajadzīga Dieva mīlestība, kas ir izlieta caur Svēto garu mūsu sirdīs un dzīvēs. Tik daudzi neļauj sev ļaut nobriest, neļauj sev pieaugt, jo lūk, kaut kas nenotiek, kā viņi gribētu, jo lūk, kāds nedara, kā viņi saprot. Un šeit ir viena tāda lieta, ko es gribu izlasīt par nobriedušu kristieti. 1. Korintiešiem 13:5. Viņš neatbildīs īsti mūsu bībelītes tekstam, jo tas ir paplašinātais teksts. 1. Korintiešiem 13:5.
raksturojums nobriedušam cilvēkam, kristietim. Viņš nav iedomīgs, augstprātīgs, pilns ar lepnību. Viņš nav viegli aizskaitināms, neapvainojas. Viņš nepiemin ļaunu, kas darīts viņam. Nepievērš uzmanību tam, ko piedzīvojis, ka piedzīvojis netaisnību. Garīgi nobriedis cilvēks. Un šeit nav neviens icā, ocā un paleciens. Šeit ir vienīgi par to, kad garīgi nobriedis cilvēks atradīsies jauniešu un bērnu vidū. Un lūk, viņš parādīs šo stāju. Un lūk, viņš nepieminēs ļaunu. Un lūk, viņš ļaus augt draudzēji. Augt draudzēji. Un nepārprotam, kad katrā normālā, veselīgā ģimenē jābūt bērniem, jauniešiem, nepārprotami. Tāpat tās kā draudzē vienmēr būs kristīgi bērni. Vienmēr būs kristīgi jaunieši. Bet vajag vienmēr, lai būtu arī pieauguši, nobrieduši kristieši. Tas, ko es sacīju, un tas, ko es vēlos, lai mēs savu briedumu un stāju, pieliekam, parādam. Nezinu, nav nekāda īpaša svētki, varbūt tās nav nekāds īpašs iemesls tā domāt. Tajā stāvoklī, kad es gribu jūs lūgt un aicināt. Nākamā svētdiena es gribu sludināt par svētā gara nepieciešamību, par svētā gara vajadzību mūsu dzīvē. Par svētā gara vajadzību mūsu dzīvē. Un pēc tam vēl vienu svētdienu. Es gribu sludināt un parādīt un pateikt, kā var saņemt to, ko Dievs jau ir iedevis. Ne vairāk, ne mazāk. Kā var saņemt, kā var dabūt to, kas tev jau pieder? Kā tu viņu var paņemt? Respektīvi runāt par svētā gara kristību, kas pieder tev, kas jau pieder tev. Dievs uz to ir aicinājis. Un es tev varu pateikt. Tu piedzīvosi to, ko Dievs ir solījis. Dieva svētā gara izliešanu savā dzīvē, kristību, piepildīšanu. Vēl precīzāk, Dievam tev neko nebūs jādod. Tu pieņemsi to, ko viņš jau ir devis. Viņš jau ir devis vasaras svētku dienā. Mēs dzīvojam aizspriedumos šodien. Mēs dzīvojam neziņā. Mēs dzīvojam bailēs šodien. Tas kungs ir labs. Un es vēl tikai gribu pateikt vienu lietu, kas attiecās uz šīm svētdienām. Ja Dieva svētais gars, vai precīzāk, ja to, ko mums ir jāizdara, ja to varētu izdarīt bez Dieva svēto garu, tad viņš nebūtu sūtījis. Tad viņš nebūtu izlaists vasaras svētdienā. Tad patiesībā mēs nevaram izdarīt to,
ko mums ir jāizdara bez Dieva svētā gara spēka, bez Dieva svētā gara kristības, kas ir dota. Un ir tik daudz lietas, kas mūs nobaidina, attur, kad mēs paši spogulīgi beidzot baidamies skatīties un vērt vaļā muti. Bet lūgums man ir tāds. Mēģiniet dzīvot pēc Dieva vārda šajā laikā. Mēģiniet. Pielieciet pie pūli. Es nesaku, neskrieniet tur kaut ko īpašu, tur īpašu matu cirtu nekārtojiet un apģērbu īpašu līnu nevelciet. Dievam to nevajag. Dievam to nevajag. To, ko es jums varu pateikt, tie, kas nav piedzīvojuši Dieva svētā gara kristību, to piedzīvos. To, ko es jums varu pateikt. Tāpēc, ka Dievs tā ir sacījis savā vārdā. Neskaties atpakaļ uz to, ko tu esi darījis, cik tu esi lūdzis, cik tev nav izdevies. Daudz cilvēku daudzus gadus ir lūguši. Daudz cilvēku ir pazaudējuši balsi lūdzot un saucot. Tai vietā, lai pieņemtu to, kas tev ir iedots. Tai vietā, lai pieņemtu to, kas tev ir iedots. Mēs lūgsim Dievu un pateiksimies Dievam par viņu žēlastību. Domāsim par to, kā mēs Kristu varam pieaugt. Domāsim par to, kurā vietā mēs esam. Un, kungs, arī to pieaugumu, bez Dieva svēto garu, vēlreiz, arī to pieaugumu, bez Dieva svēto garu, tu nevari izdarīt. Tu nevari kļūt pieaudzis. Tu nevari kļūt nobriedis. Tāpēc, ka tas ir vīra briedums. Pēc Kristu. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es pateicos, cienīgais svētais gars. Es pateicos, dargais glābēji, ka tu esi tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Varens Dievs, kam piedara debesu debesis, kungs, kas esi valdnieks šeit virs zemes, kungs, kam piedara cilvēki, dzīves, kungs. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka tu esi brīnišķīgs Dievs, kas esi ieinteresēts katrā dzīvē, katrā ticīgajā, katrā brālī. Kungs, ka tu esi ieinteresēts redzēt mūsu dzīvojumu uzvaras dzīvi, Dievs. Staigājam tavā gaismā, Dievs. Staigājam tavā godā un tavā taisnībā, Kristu. Es pateicos Jēzus vārdā. Es pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi liels, varens un mūžīgs Dievs un ka tev pieder spēks. Ka tev pieder spēks, Jēzus, šodien, jo, dargais glābēji, tu tāpēc esi nācis, kungs, kad mēs bijām nespēcīgi, Dievs. Tu tāpēc esi nācis, ka mēs bijām sapinušies dzīvē, grēkos, neziņā, tumsā, un tu kļuvi par gaismu, Dievs. Tu kļuvi par gaismu, Dievs, kad tu nāci pasaulē un kļuvi par cilvēka gaismu, kungs. Kad mēs ieraugam šodien, ko tu esi izdarījis, Dievs. Ko tu esi izdarījis priekš maniem, kungs, manā dzīvē. Halleluja, Dievs, par tām iespējām, ko tu esi sagatavojis, kungs, rītā. Kur tu esi atvēris, kungs, debesu logus, Kristu. Es pateicos, cienīgais svētais gars. Es pateicos Jēzus vārdā, ka tu esi tas pats vakar šodien, ka tu esi tas pats Dievs, kas svētīja toreiz un kas svētīs šodien Kristu. Tā pati vara, dargais Dievs, kas toreiz, kungs, ļaudis darīja par Dieva bērniem un šodien, kungs, Dievs. Es pateicos, ka tas nav mainījies, ka tas nav mazinājies Kristu un ka mums pieder šis apsolījums, jo tā stāv rakstīts. Jo tā stāv rakstīts Kristu. Un ka mēs šodien, kungs, svētījam, kungs. Mēs svētījam savus mīļos Dievs, mēs svētījam brāļus un māsas, kas apkārt Kristu. Mēs svētījam paceļot rokas, kungs, Dievs, Jēzu. Lai mums blakus ir stipri brāļi, Dievs, Jēzu. Lai mums blakus ir stipras ģimenes, stipri bērni, Dievs. Lai mūsu dzīvēs tavs vārds, kungs, ir pacelts autoritātē un spēkā, dargais glābēji. Es pateicos, Jēzus, ka mēs varam uz to paļauties, kungs.
Neskatoties, ko piedāvā pasaule, Dievs, ko runā pasaule, kungs, uz tevi paļauties, Dievs, jo tu esi mūsu stiprums, jo tu esi mūsu kungs, jo tu esi mūsu ķēniņš. Un tev, Jēzu, lai ir slava, ka mēs šodien varam, Dievs, svētīt, kungs, savus namus, bērnus, kungs, tehniku, lopus, finanses, svētīt, dārgais Dievs, savus brāļus, māsas, sievas, vīrus, kungs, svētīt vecākus, tēvus un mātes, kungs, svētīt, Jēzu, tavu lielo vārdu, dārgais Dievs, par visu, ko tu mums esi uzticējis, Kristu. Mēs paceļam rokas un sirdis tās svētījot, ka no tavām rokām neviens tos nevar izraut, Dievs, neviens, kungs. Un, dārgais glābēji, par velti cilvēks nopūlās, ja tu nesvētīji Kristu. Mēs svētījam Jēzus vārdā. Un, kungs, ko mēs svētījam, Dievs, tas paliek svētīts, Jēzu. Un tev lai ir gods un slava, dārgais Dievs. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristu žēlastība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Āmen. Āmen. Lai Dievs mūs svētī.